Ziemassvētki aizvadīti klusi un mierīgi. Nākamajā nedēļā mēs sagaidīsim jauno 2015. gadu. Un šādās reizēs svētku svinēšanas vietās pārgalvība un neapdomība ir biežs viesis. Tādēļ akciju sadales tīkls aicina svētku laikā ievērot elektrodrošību un elektroiekārtu tūmā neatstāt bez uzraudzības bērnus. Elektrodrošība vienmēr ir bijusi prioritāte sadales tīklam, jo mūsu iekārtas tomēr ir paaugstināta riska objekts, un nepareizi ar viņām rīkojoties var rasties traumas un pat smagi nelaimes gadījumi cilvēkiem, un arī statistika to parāda, kad mēs skatāmies uz pagājušo gadu, tad 72 cilvēki ir cietuši saskarsmē par nepareizā rīcībā ar elektroierīcēm. Un kas ir tas sliktākais, kad 1/3 aptuveni no šiem cilvēkiem ir bijuši bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem. Un līdz ar to arī šis ir īstais brīdis, kad vēlreiz atgādināt viņiem par to, kā tad izturēties elektroierīču tūmā, kā pareizi rīkoties. Protams, tie nav tikai bērni, uz ko mums ir jāskatās, arī pārējā sabiedrība ir jāinformē. Lai svētku laiks paiet droši, akciju sadales tīkls aicina iedzīvotājus ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus gan mājās, izmantojot dekoratīvā apgaismojuma rotājumus un mājasemniecībās pieejamās elektroierīces, gan pavadot laiku ārpus telpām. Īpaša uzmanība jāpievērš bērnu drošībai, jo jaunā gada svinību laikā elektriskie eglīšu rotājumi, kā arī citi mirdzoši elektriskie svētku rotājumi var izraisīt pastiprinātu bērnu interesi. Palielinās risks, ka bērnam var rasties vēlēšanās pašam ieslēgt eglīšu lampiņas, izskrūvēt tās no virtenes vai ievietot kontaktligzdā kādu priekšmetu. Diemžēl šādai neuzmanīgai rīcībai ar elektrību var būt traģiskas sekas. Akciju sadales tīkls aicina pieaugušos rīkoties atbildīgi un elektriskajai strāvai pieslēgtu iekārtu tūmā neatstāt bez uzraudzības bērnus, bet gan brīdināt par elektrības bīstamību. Svētku laikā iedzīvotājiem konstatējot bīstamu situāciju elektrolīniju un citu elektroietaišu tūmā, nekavējoties lūgums ziņot, zvanot uz akciju sadales tīkls klientu servisa bojājuma pieteikšanas bezmaksas tālruni 800 20 04 vai valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 112. Lai nodrošinātu stabilu kopējās elektroapgādes sistēmas funkcionēšanu, akciju sadales tīkls turpina investēt uzņēmumu attīstībā, lai jau preventīvi novērstu iespējamos bojājumus, kā arī, lai vēl operatīvāk varētu novērst bojājumus. Plašas investīcijas ir paredzēts arī nākamajā 2015. gadā, lai varētu nodrošināt stabilu un drošu elektrības piegādi ikvienam.